Peldoties, cilvēks mēdz izmantot dažādus palīgrīkus, piemēram, riņķi vai matraci, taču kādas rotaļlietas piemērotas suņa ūdenspriekiem? Vasara sākusies silts laiks un neaizmirsīsim par to, ka tagad mēs daudz laika varam pavadīt ārā brīvā dabā. Protams, ja mums ir mūsu mīļais suns, tad mēs varam parūpēties par dažādām interesantām nodarbēm viņam brīvā dabā. Un viena no foršajām nodarbēm, kas atsvaidzina pēc ļoti karsta tveicīga laika, būtu ūdens rotaļlietas. Ja jums izdevies atrast drošu vietu, kur drīkstat peldēties un ļauties ūdenspriekiem kopā ar savu suni, tad jums lieti noderēs arī košas un ūdenī peldošas rotaļlietas. Ja mēs spēlējamies uz ūdens, mēs gribam, lai tā manta tomēr peld. Ļoti labi ir tas, ja manta ir redzama ūdenī, jo suns patiesībā redz mazliet sliktāk uz ūdens, jo ūdens atstaro. Un tāda košāka manta, protams, viņš viņu labāk redz. Dzīvniekam paredzētajai rotaļlietai ir jābūt nevien pietiekami košai, bet arī dzīvnieka izmēram piemērotai. Jo, ja viņu būs grūti satvert, lielākam sunim arī šito nebūs problēmas atvert, bet, teiksim, mazākam, ja viņam ir grūti satvert, viņš nedabū to savu kāroto mantu, viņam zūd interesi un līdz ar to viņš varētu arī tālāk. Pēc otro reizi, kad jūs viņu metīsiet, varētu arī nepeldēt. Šī ir laba no tā, ka viņa ir gan koša, gan viņa ir ērta tam metējam. Un te vēl ir viena tāda brīnišķīga arī ērta no mešanas, diezgan koša un arī tādam mazam vidējam sunim iznesama. Īstenībā ļoti laba no tā viedokļa, no ērtības viedokļa tiem saimniekiem, kuriem ir grūti tālu aizmest. Bet viņu suņiem ir garlaicīgi tuvu peldēt. Ja jūsu sunim patīk dreiskoties ūdenī, veldzēties un peldēties, tad karstā vasaras dienā nav iedomājama labāka atpūta. Vien ielāgojiet to, ka dienvidu svēlme dzīvnieku veselībai var kaitēt, tāpēc ūdens aktivitātēm labāk izvēlieties rīta pusi vai vakaru. Pirmām kārtām, ja ir suns, kuram patīk ūdens, piemēram, mūsu gadījumā tas ir labradors, viņam ūdens pats pa sevi ir rotaļ brīnišķīgi, tas ir viņa piedzīvojums, tā ir viņa stihija. Un, protams, ja ir kaut kas vairāk par kociņu, tas ir ideāli, jo tad viņš mācās dažādas lietas, pieņemsim, iznest no ūdens. Nedod Dievs kaut kāda reāla situācija. Kaut kur peldam ar laivu, rairis iekrīt ūdenī, mēs varam aizsūtīt suni, atnes man airi, viņš ir pieredzis dažādas mantas iznest no ūdens.